Bet saprotot to, ka mums ir šie strateģiskie virzieni, kuriem mēs nenosakām specifiskus sasniedzamos mērķus, bet mēs nosakām kaut kādu uzmanības fokusu uz šīm lietām kopumā. Ja? Un tās ir savienojamība, prasmes, gudra pārvaldība, efektīva uzņēmumi. Savienojamība, tas ir stāsts par kustību. Tas ir stāsts par iekšēnā arī savienojamību. Ja? Un saprotams, un šeit varbūt būtiski lieta, ko mēs izzīmējam, ir, ka nokļūšana reģionu centros un kustību iekšienē ir daudz svarīgāk motivēt, pašlaik nekā, savienojums, Rīga. Ja būtu jāizvēlās, vai ātrāk savienojums Rīga, jo labāks ceļu tīkls, reģionu iekšienē, mums varētu, vajadzētu izvēlēties reģionu iekšienē. Galvena ziemeļu koridori un lidosta dzelzceļš, mēs gribētu, tādu fokusu varbūt vērst uz to, ka mums interesē nopirkt dzelzceļu 2 stundu laikā Rīgā, ja mēs nepieciešamības, kārtā, ar automaģistrāles. Bet tas ir, riskāli, bet saprotot to vēlreiz, ka, tas pirmais, tas iekšējais, savienojumi uz āru, tikai, caurbraucošiem viņi, kaut vērtību rada lielu Latgales prasmes, kas faktiski ir, šis otrais, šis atslēgas virziens. Citā valodā mēs runājam par cilvēku attīstību, stāsts ir par to, par nepieciešamību arī, Latgales cilvēkiem, uzņēmumiem, darbiniekiem nepārkārtās pilnveidoties, pielāgoties prasībām, vajadzībām, un šeit, iezīmēt to, tuvināt uzņēmumu apzināmais stāsts mācību iestādes darbīgumu, sākt ar arotskolā, pēc tam arī pārējās universitāti, tas skaidrs, tuvināt, veidot to uzņēmības garu, tagad savu bērnās, mums ir, doma, tas ir 10 gadu, laikā kaut kādā, ja? Un faktiski veidot šo sistēmu un saprast, kas ir šie prasmju radītāji un prasmu sniedzēju attīstītāji. Jo iepriekš mēs runājuši, kas ir interesanti, ir bija mūža izglītības programmas, kaut kādā rajonu līmenī, rajonu beidzot,ties viņas kaut kādā veidā transformējās vai izbeidzās. Saprast to, ka mēs gribētu runāt par kaut kādu šo te, kas nodrošina šīs prasmes un viņa atbūties Latgales reģionālām zināšanām. Gudra pārvaldība, un šeit faktiski runāt par 2 lietām, un tā ir, pārvaldība, tā ir vienlaicīga, pašvaldība lielā mērā, un valsts sektora atbildība, tā, ka viens ir pakalpojumu brīvība lauku teritorijās, kas ir mūsu ļoti liels izaicinājums. Nākotnes, jautājums, kad cilvēks skaits ir 25%, 75% dzīvoties pilsētās, vienākās mocījotās vietās, kāds ir tas pakalpojumu klāsts, kā viņš tiek nodrošināts. Otrs, atbildība ir par šo telpstās reprezentatīvu, proti, vai pilsētas tiešām ir, aktivitāšu centrs, ideja centrs, atbalsta lauku teritorijai. Jo, ja mēs skatāmies no kaut kādām vienlaikus, tas nav iespējami efektīvi uzņēmumi, tiešniecības raktiņi, tāds ir traktori vai preses, nezinu, tas nav tikai priekšņās, bet faktiski mēs runājam šeit un vēlamies fokusēt uzmanību, uz uzņēmumiem, uzņēmējdarbību un skaidrs sadalot, varbūt 3 lielākas kategorijas programmā mums aiziet no 5 apakšprogrammās, bet tātad atbalsts tiem, kas uzsāk uzņēmējdarbību, atbalstās sošiem uzņēmumiem un jaunu uzņēmumu iesaistītāju. Un faktiski, tas mūsu skatījums un redzējums ir tāds, ka reģionā pastāv kaut kāda ekosistēma, kas atbalsta uzņēmējdarbību. Mūsu piedāvājums būtu ar šo stratēģiju un programmu, savienot, viņu kopā, nostiprināt tās lomas un tās vajadzības, kas katram ir vajadzīgas, palīdzēt saistīties, veidot kopējos projektus, tādā veidā, lai Rēzes aparātu būs centrs, biznesa inkubātori, Daugavpils universitātēs un tālāk. Varētu realizēties kopējas reģionā, valstītas projektus. Ja? Un tas ir svarīgi. Plus mēs skatāmies, kas ir vajadzīgais un jaunas tālāk, kā šīs darbības dalīt. Bet saprotot to, ka ne tikai mēs runājam vispār jau biznesa atbalsts centrs vai kaut kāds tāds, bet mēs mēģinām to dalīt, saprotot, ka katram uzņēmumam ir savs vajadzības. Tam, kas sāk ir pilnīgi savādāks, nekā lietām, kas, piesaistīs līdzīgi tāds ražošanas. Mājaslapā Latgales.lv, šeit arī Latgales stratēģijas strādāt līdz 2 mēnešiem. Šīs papildus ziņas un informācijas, kuras smelties. Viņi tā mūsu vēlēšanās bija radīt, to stratēģijas dokumentā tieši skaidrs saprotam, sākotnīgs uzstādījums bija vairāk 20 vārds. Iespējams, tagad mums, jāiet mazāk, jāpliek to skaidrāk, arī izteiksmes formā